Līvānu folkloras kopa Ceirulēts ar krāšņu koncertu Mana tautas dziesma atzīmējusi savu 20 gadu pastāvēšanas jubileju. Folkloras kopā darbojas dažāda vecuma dalībnieki 3 paaudzēs. Kolektīva vadītāja Anna Kārkle stāsta: nekad neesmu rēķinājusi, cik bērnu gājuši pa ceirulēšu dziesmu ceļu. Svarīgākais, cik dalībnieku darbojas pašreiz. Šobrīd Ceirulēti par savējo sauc 70 bērni, jaunieši un viņu vecāki. Folkloras kopas repertuāru veidojot galvenokārt sava dzimtā novada Latgales gadskārtu svētku, ģimenes godu, mitoloģiskās bāreņu, karavīru darba, sadzīves un citu tematu dziesmas, mūzika, rotaļas un dejas. Tāpat folkloras kopā liela uzmanība tiekot pievērsta tradicionālajiem mūzikas instrumentiem un tiek spēlēta koklas, tabules, dūdes, ermoņikas, ģīga, kā arī violas, akordeons un dažādi ritma instrumenti, pastāstīja kopas vadītāja. Izvēloties skaņdarbus, ko atskaņot jubilejas koncertā Mana tautas dziesma, kopas dalībnieki no 100 ceirulēšu dziesmām izvēlējās 20 mīļākās, gan no folkloras kopas pirmsākumiem, gan saules, precību un bērnu dziesmas, kā arī citas. "20 gadu pastāvēšanas laikā folkloras kopa kompaktdiskos izdevusi 3 ierakstus un koncertējusi ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskos folkloras festivālos Itālijā, Polijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Japānā, Brazīlijā, Meksikā, Bulgārijā, Ēģiptē, Venecuēlā, Malaizijā, Turcijā, Kanādā un Amerikas Savienotajās valstīs. Jubilejas koncertā folkloras kopas vadītāja Anna Kārkle saņēma Līvānu novada domes pateicības rakstu par paauģu ieguldījumu tautas mākslas un folkloras attīstībā, nesot Līvānu novada vārdu Latvijā un pasaulē un latviskās dzīves ziņas iedzīvināšanu mūsdienu sabiedrībā. Folkloras kopa Ceirulēts ir saņēmusi arī dižo folkloras balvu, Latvijas Republikas ministru prezidenta pateicības rakstu par Latgales tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu un tautas tradīciju popularizēšanu jaunās paaudzes vidū Latgalē un Latvijā, Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta lielo folkloras gada balvu par izglītības veicināšanu, balvu par tradicionālās kultūras popularizēšanu Latvijā un ārzemēs, kā arī citus apbalvojumus, informēja Anna Kārkle.